Labdien visiem, kuriem interesē spēlēt izlozē otrai kārtai. Nedaudz par noteikumiem. Man uz galda ir 10 kauliņi. Katram kauliņam apakšā ir savs numuriņš. Izloze notiks ļoti vienkārši. Es izvilku, mums ir divas grupas, tātad no spēlētāji no 1 līdz 8 un spēlētāji 1 no 10. Kāpēc 1 no 10? Kāpēc 10 kauliņi? Tāpēc, ka mums vienā grupā ir 10 spēlētāji. Tāpēc kārtas numuru spēlētājiem mēs nejauksim, mēs izvilksim numuriņu, un, ja teiksim, pirmam spēlētājiem būs tāds numuriņš, otram spēlētājiem tāds numuriņš, trešam tāds numuriņš. Tāda būs noteikuma izlozē. Tātad sākam mēs, tā kā mums ir 10 kauliņi, sākam ar otru grupu. Tā, samaisīsim. Kārlis Spēlmanis, 4. numuriņš. Tindenovskis Aldis, 10. numuriņš. Punktiņš apakšā 6. numurs ir Guntaram Brālītim. Piektais numuriņš ir Ivanam Lisavenko. 2. numuriņš ir Dainim Cekulam. 7. numuriņš ir Kristaram Sausiņam. 9. numurs ir Oskaram Lipovskim. Jā, punktiņš apakšā. 1. numuriņš ir Aleksandram Groznijam. 8. numurs Urtānam. Un 3. numuriņš Birskim. Tā mēs esam sadalījuši pārus apakšējā grupā. Tagad mēs 9. un 10. ņemam nost. 10. iet nost. Un arī 9. numuriņš iet nost. Paliek 8 numuriņi. Un sadalīsim pārus augšējai grupai. Igors Bondars būs 8. numuriņš. 1. numuriņš būs Aldis Bišovs, kā viņam patīk pirmie numuriņi un vietas. 6. numuriņš punkts apakšā Arvīts Reinbergs. 4. numuriņš Aleksandrs Subačs. 5. numuriņš Mironov kungs. 7. numuriņš Kaspars Tormanis. Un pēdējie 2. 3. numuriņš Gardējev kungam. Un Žuga kungs būs 2. numuriņš. Tā, numuriņu mums sadalīt, tātad es kopējā grupā izlikšu šo video un sadalīšu arī pa pāriem. Ko es vēl gribētu teikt, ka nedaudz būs izmaiņas spēles laikā, kad par pārtraukumiem mums bija priekšlikumi tādi, tomēr, kad pēc 7. kārtu viens cilvēks var izvēlēties pārtraukumu, jau pēc 7. kārtas, nevis 15.30, bet jau pēc 7. kārtas. Ja cilvēks jūt, kad viņam neiet spēle, viņš var pieteikt sev pārtraukumu, un lūgums būtu iztaisīt tādu pārtraukumu lapiņu sev, kad, teiksim, pārtraukums 5 minūtes, lai arī skatītāji varētu sagatavoties, kad nākošā setā, pēc izspēlēto setu, būs pārtraukums, un arī skatītāji varētu aiziet vai savās darīšanās, vai kādu kokteilīti iedzert, vai uzpīpēt varētu, lai viņi arī būtu gatavi, teiksim, tam solim, kas notiks pie ekrāniem nākamais solis. Tātad vēlu veiksmi visiem, sev arī,
un lai viss notiekas. Paldies!